Tom, ko teici, kas tie fāriem bija? Mēs braucam uz Rogainingu. Paskatīties, kas notiks. Notiek ģērbšanās. Šādi tiek plānot. 61, 73, 82, 70, 71. Ja tu mēģini savākt visus punktus, tad daudz vieglāk saplānot nekā. Ja tu plāno paņemt kaut kādu 3 ceturdaļas. Šāds ir mūsu plāns. Sākumā mēs mēģināsim plus mīnus pieturēties. Nefilmē. To paskaidās, kāpēc mēs apmaldījāmies pēc 30. punkta un 31. Vai tie bija sevišķi sarežģīti punkti? Jā. Jā, ok, labi, mēs paliekam pie tā. Mārtiņš aizmugurē skrēja traucēja. Jā, kaut kā pils visu laiku. Nē, nu pagaidi, pie tā būtu jābūt pierdušam, jā. Kādu? Pie tā būtu jābūt pierdušam, jā. Nē, nu orientējoties jau pierduši. Pa muti ciet un skrien. Mēs esam pilsētā, iestājām Nemčikā pēc batoniņa. Tā, viņš aizskrien. Šis tas porviņš pirmais, ne? Septiņos no rīta neviens nedomā, cik saule sagraizīta. Mūsu skatienam starp plīnā. Tā precīzi atradām bija. Jā, ar pirmo. Kaut kur Toms aizmugurē. Skrienam tagad 55. punktu. Tikko bijām šajā pagriezienā. Diezgan viegli skrien. Viņš tād, ka būs kaut kāds trīkstūris melns. Tas ir koks. Tas kaut ko nozīmē. Ui. Tā, nu Tom. Trīkstūris ir akmens. Tagad atpakaļ principā, ne? Nē, uz priekšu. Tu gribi atpakaļ pa to ceļu? Kā? Tu gribi pa šo ceļu? Vai pa šito? Nē, kā? No šeit. 6. Ah. Ejam atpakaļ lejā un pēc tam pa šeit, ne? Būs mazāk nekā tas lielāk liekums, ne? Nu, pagaidām. Ņemot vērā, cik mums sūdīgi gāja pirmajos punktos, nolēmu, ka es uzņemšos tagad vadību. Arī ieraudu par godu atrastam punktam. Neviens nedomā, cik saule sagraizīta. Mūsu skatienam starp plīnā mašīnu. Mēs skrienam uz 78. punktu. Toms mežā tur cīnās lielo Bruno Lāci. Reku viņš ir noslaucīja vismaz? Jā, notračīja tikai. Ok. 7-8, tagad 7-7. Man vajadzētu trāpīt uz tā celiņa apakaļ. Nu, kur mēs esam? Domāju, tas ir tas kalniņš varbūt? Nē, es domāju, tā ir viens kalniņš, tur ir otrs kalniņš, tad mēs esam šajā te vietā, manuprāt. Un Tā pirms. Tad jābūt pie pirms. Šī ir tā kā tā upīte? Nu, apmēram upe ir. Tur ir kartonu. Jā. Tev kaut kas kopīgs ar Evelīnu, viņa arī patīk kartonu ēst. Nav tā, ka mēs viņai dodam ēst kartonu. Mēs esam ļoti apzinīgi vecāki. Var jau. Mēs esam kalna galā. Āža kalna galā var ievelkt elpa. Toma, ātrāk, es jau nopīksnēju. Skrien. Mārtiņš pagaid. Kā? Jā. Giesāvis. Aizaudzis. Skriesim uz 40. punktu. Uz austrumiem mums vajag. Pagaid pa kreisi. Jā. Punkts 51. Jau. Striktīgs mukspurs. Tā. Ai. Tagad uz ko? Uz mājām. 63? Jā. Vai arī, ja mēs ejam kreisā pusi, tad jau no ēgas vairāk. Tad jāmuņķi 5-4. Fus 6-4. Lutinači tādi skaisti skati. Maldus Tom labi atskrēja. Bet skaisti, paskats, cik skaisti.
Jā, Ieva, žēl, ka tu te neesi. Bet tā ir, ka taisi bērnu. Ieva nekad neskatīsies šito video. Paskatās sniediņš. Tom, nebeidz, Tom, nebeidz. Būs baigi labi. Tad diezgan daudz, kur īstenībā tādi mazi plankamiņa sniega. Redz, ka ziema vēl nav beigusies. Gandrīz 4 stundas jau noskrietas. 2/3 pabeigts. 7-6 mēs atradām, nemaz neapmaldījāmies. Tom, ko teiks? Davai, Mārtiņ, nav ko slinkot un nīt. Mēs esam tagad pie pirmspēdējā punkta. 46. Viņi var redzēt no ceļa tās malas. Kur arī pīd punktiņš mūsu. Labi. Pārsteidzoši precīzs vējšpūtīs, kāds ar cukuru vati viegli prom Nu, Tom, kādi pēdējie vārdi? Nekad vairāk, ka tā nestiepšu. Viņš vēl saka. Un pēc tam lūksies. Tur kaut kur priekšā ir mūsu gala punkts. 3 stūris. Mēs nevaram atrast gala punktu pie mazā ezeriņa. Tas šīs, ne? Varbūt tajā pusē. Pagaid, mēs nosējām pirmie. Nozīmē, ka mēs uzvaram, vai ne? Man liekas, tad darbojas tā. 40 kilometri. Nu, labi. Ejam mazgāties. Bokties apskats. Viss uzskriets. Čau, desmais kaķi. Cik forši kaķītis. Čau, mīļš kaķītis, mīļš. Orientēšanās kaķis. Telefānam aizsvaru lidot, tad kāpēc mums tik grūti aizsniegt mākoņu krūtis? Teikšu nē, gravi